Nu, es esmu optimists pēc savas būtības un pārliecības. Un esmu atradis pārliecinājumu tam, ka tādu optimistu vēl ir daudz pasaulē, kuri domā par to, kas būs uz priekšu. Man patīkami redzēt, kad pazīstams cilvēks šeit iegūst jaunas paziņas, jo pasaulīt ir maz. Ja nu kādreiz mēs šīs te kopējās idejas risinām, vēl kaut kur tiekamies, tad būs kāda vienota bāžas, kā balstīties, jā, mēs kopējos uzstrādājam. Tā kā es domāju, kad ieguvēji mēs vienmēr esam, ka šeit ieradušies. Nu, varbūt, teiksim, skeptisks skatījums uz to, vai viss ir reāli, vai nav reāli, ko mēs šeit kā apspriežam, pieņemam, cik liela ir šī realitātes deva. Tas varbūt būtu tāds, bet par velti šos vērts jau rakstīja fantastiku, un šodien tas ir piepildījies, un tāpēc, lai mūsu vīzijas ir piepildījies. Tā kā es domāju, tas ir pietiekoši liels, teiksim, ieguvums visiem. Termiņā gribētos gan redzēt, kad mēs kļūtu visā Eiropas Savienībā visi vienlīdzīgi, lai nebūtu vecās Eiropas Savienības valsts un jaunās Eiropas Savienības valsts, lai nebūtu dalījums ne tikai Vācijas vidū, Rietumu Vācija un Austrumu Vācija, lai visi būtu pilnīgi vienādi. Mums būtu vienāda darba samaksa, būtu vienāda sociālā aprūpe, lai mēs visi varētu priecīgi smaidīt uz ielas. Nevis tikai Maljorkā, bet arī šeit Latvijā. Lai mēs nebūtu sadroguši, skrienoši no vienas darba vietas uz otru, lai mēs vairāk domāt par saviem bērniem. Tā kā es domāju, tas ir tas labākais, kas varētu būt. Lai mēs būtu laimīgāki nekā mēs esam šodien. Mēs esam laimīgi arī šodien, bet tikai mēs varam būt arī vēl laimīgāki.